Čau Čau visiem! visiem! Jā, mums kādu laiku atpakaļ mēs rādījām par naudu iespēju, tātad, ka mēs varam likt šos naudus ar potenciālu iespējumu airdropu, kas, manuprāt, ir jāizmanto šī iespēja ar visiem, tas neaizņem vispār nekādu laiku. Un, manuprāt, ja ir jāizvēlas investēt kaut kādā mīmkoinā, tur $20-30 vai naudā, es personīgi izvēlos naudu. Un es jau esmu vairākus naudus paņēmis, un tagad ir parādījies viens patiesībā pat mēs pat uzskatām, ka pat labākais no visiem, un varbūt Artur var padalīties tieši kāpēc. Jā, tieši tā. Tagad no esošiem tieši Notes.Garden lapā tas ir mūsu top 1 izvēlēt, ir viens projekts, saucās Aztec. Patiesībā tas jau ir vecs projekts, viņiem jau kādu laiku atpakaļ, viņiem tur jau bija kāds sākums ar testnetu un tā tālāk, bet kaut kas tur nesanāka, un tagad viņi atkārtoti jau uzreiz tur ar uzlabotu komandu, ar kaut kādiem tur jauniem investoriem un tā tālāk uzsaka šo testneta fāzi, kur mēs varam piedalīties tieši caur Notes.Garden, palaist šo nodu un jā, potenciāli farmēt airdropu. Tad kāpēc mēs izvēlamies šo Aztec? Tāpēc, ka viņi piesaistīja jau gandrīz $120 miljonu ar investīcijām no top fondiem. Šeit ir Anderson Horowitz, jā, un vēl Hashkey Capital un Paradigma, tas ir, jā, tāds var pateikt, tier 1 venture kompanija un jā, pat no Consensus, un vēl kas ir interesants, tad no paša Vitalika Buterina. Kaut ko tas nozīmē. Jā, tā kā, un jā, tas ir par investīcijām, un jā, tagad ir testneta fāzē, un mēs varam palaist šo nodu. Tieši testneta tur nav daudz ko taisīt, bet pasīvi turēt šo nodu, un ļoti svarīgi, ka tur var uzreiz reģistrēties caur Discordu un saņemt tādu, teiksim, special Discord rolu par to, ka jūs esat node runner. Par to jau pastāstīs Rihards, kā to nodu paņemt, kā saņemt šo rolu un tā tālāk. Jā, un man arī liekas baigi interesanti, kad pats Vitaliks, Ethereum founders, ir investējis šajā projektā, tātad viņš arī kaut ko noteikti saredz. Un jā, par to kā naudu, tātad kā jau mēs redzam, un esam jau arī rādījuši, tātad es pats turu šobrīd 4, manuprāt, paši labākie uz to brīdi, kad mēs par to sākām runāt, bija Unichain viennozīmīgi un Abstract, kuras arī fermoju. Un parādījās arī beigās šis DRIA, kas ir ļoti lēts, un, manuprāt, tas bija pat 100% airdrops. Es varbūt samaloju vai nē, es ar to nezinu. Jā, un tad parādīsim, kā uzstādīt šo Aztec nodu. Tātad pirmais, protams, mums ir nepieciešams ieiet šajā nodes.garden. Mums arī ir video par pamācību par šo. Tātad mums vajag pievienot šo naudu, tātad, lai mums ir aktīvi šajā, un tad, kad mums ir pievienoti šie aktīvi, tad mēs varam tātad izvēlēties šos projektus. Tātad ejam uz sadaļu projekts. Cerēmies, ka mums apakšā būs links uz video, kur to mēs parādīsim. Un jā, tātad mēs, protams, te ir ļoti daudz un dažādi projekti, kas jau šeit ir noslēgušies, kas jau ir iedevuši airdropus. Un, protams, ejam tagad uz šo Aztec, kas ir šeit populārākais. Šeit jau arī pati platforma to norāda. Un šeit 156 vietas vēl pieejams. Tā kā jā, tas ir ierobežotā skaitā. Noteikti vēl kādu laiciņu būs pieejamas. Un jā, šeit uzreiz arī ir šī instrukcija, kurai mēs iesim cauri latviski un rādīsim, un to mēs nevarēsim parādīt vienā dienā, jo ir nepieciešams laiks, lai pirmkārt šo nodu mums apstiprina. Tātad šeit jau arī mājaslapa uzreiz parāda, no kā ir investīcijas,
un kāda būs šī instrukcija, kas ir jādara. Vēl viena būtiska lieta, tātad šī naudas maksā $29, un tas notiek katru mēnesi. Tas nozīmē, nepietiek ar to, ka jums ir $29, nopērkat un viss. Naudu mēs tā kā uzturam līdz brīdim, kamēr iznāk airdrops. Vēl kas jāsaprot, tas nav 100%. Mēs, protams, spekulējam, tomēr redzot šī tik lielas investīcijas, mēs saprotam, ka potenciāls ir milzīgs, tāpēc mēs to arī darīsim. Tāpēc, jā, noteikti nepietiek ar šiem $29, ieskaitam varbūt vairākus vai vienkārši pavaktējam, lai brīdī, kad mēnesis beidzas, jūs variet pagarināt. Tātad pagarināšana notiek automātiski. Galvenais, lai šajā kontā ir naudiņa. Un jā, mums ir speciāla sadarbība ar viņiem, tāpēc mums ir arī šis kods atlaižu Crypto1. Tātad vienkārši ierakstot Crypto1, mēs uzreiz saņemsim 15% atlaidi. Mums ir arī īpašāks nedaudz privātajai grupai 20%. Nu, protams, ja jūs ienāksiet, arī to variet dabūt. Ja jūs esat privātajā grupā, tad arī droši uzjautājiet to. Tā kā jā, ierakstam šeit šo kodiņu, spiežam purchase, un jā, tad mums arī šajā sadaļā naudas parādīsies, kad viņa būs online, tātad aktīva, un tad mēs arī tūlīt rādīsim nākamo norādi. Čau visiem pāris stundas vēlāk, un tātad redzam, kad ir 21. maijs, tātad pagājušas pāris tikai stundas, un redzams, ka jau mūsu Aztec Network, ko mēs nopirkām vakar, ir jau online. Tātad sadaļā nodes mēs redzam, kad ir online. Tajā brīdī mēs saprotam, ka varam vērt vaļā un pildīt nākamās instrukcijas. Un šeit, ja visas instrukcijas ir sarakstītas, tomēr, lai jums ir vieglāk, parādīšu. Tad šeit uzklikšķinot, jūs redzēsiet uzreiz savu privāto atslēgu, kuru jūs importēsiet vai nu Rabī vai Metamaskā. Mēs savā gadījumā to ieliku Metamaskā, nosauc to par Aztec Network nodu, un to var izdarīt šeit. Tātad spiežam uz adresēm, add account, un šeit private key. Un mēs iekopēsim to, kas mums ir iedots šeit. Tātad viņi mums ir iedevuši kā jaunu maciņu. Un šeit sekosim instrukcijām. Tātad pirmais ir, tātad mums jāiet, mums iedos šo bloka numuru un proof. Tātad tas mums ir šeit apakšā, un mēs šeit arī varam redzēt, ka mums tālāk jādodas uz Aztec oficiālo Discordu. Mēs varam spiest šeit, un tas mūs novedīs šeit. Jā, ja jums nav Discords, jums ir jāizveido Discords. Tas ir tas pats, kas Telegrams pa lielam, tikai nedaudz savādāka platforma. Bet, kad mēs to izdaram, tad atrodamies šeit, lai mums parādītos sadaļas un tiktu mēs iekšā šajā grupā, mums vajag verificēties. Tātad mēs spiežam verify. Šeit spiežam labajā stūrī complete. Apstiprinam visus noteikumus, apstiprinam un verify. Tagad mums ir drošības kods, lai mēs pierādītu, ka neesam roboti. Jā, un esam iekšā. Tālāk, kas mums jādara? Tātad mums ir jāatrod kanāls, kur nosaukums ir Operators Start Here. Tātad meklējam rekur. Operators Start Here. Spiežam. Un redzam, ka jau cilvēki šeit jau ir kaut ko rakstījuši. Tomēr mums ir jāuzraksta speciāla komanda. Jau rakstīts type. Tātad šo te. Sleepsuite Operator Start. Un šeit mēs redzam, ka mums liek ievietot mūsu adresi. Tātad spiežam uz adreses. Adrese būs tā, ko mums ir iedevis tātad jaunais maciņš. Iesim manā gadījumā uz Metamasku. Nokopēšu savu adresi. Nākamais mums ir bloka numurs. Tātad šeit ir bloka numurs.
Un šeit ir mūsu Proof ID. Un mēs viņu iekopējam kā pēdējo. Un spiežam Enter. Un tagad parādīts, kad validators ir reģistrēts. Tātad tas esmu es. Šeit var redzēt, ka ir atbildi uz manu iesniegto. Un teorētiski tagad jābūt, piešķirta man ir šis roles saucamais Discordā, kur tad es esmu tātad aktivizējis šo nodu. Čau visiem 2 dienas vēlāk, kā jau šeit var redzēt, starting date 2 days ago. Tātad mums vēl ir atlicis pēdējais uzdevums, ko izpildīt. Un tas ir uzlabot mūsu tātad lomu Discordā, tātad upgrade role. Un to mēs varam izdarīt kanālā upgrade role. Tātad šeit kanāls atrodam šeit pašā lejā, upgrade role. Un mums tur ir jāieraksta komanda, kas ir šī check IP. Uzklikšķinam. Un šeit mums jāiekopē IP adrese, ko jūs uzklikšķināsiet šeit un pirmā arī jums parādīsies. Un pēc tam šeit jums jāievieto tā pati adrese, kas manā gadījumā bija šī MetaMask adrese, Azteka. Un šeit mēs tātad ielīmējam šo. Un šeit mēs ierakstam šo IP adresi. Es to otrais nedarīšu un nevēlējos, lai šis video ir pārāk ilgi, kamēr ieliekam. Tāpēc, šeit man rāda, ka man joprojām nepieciešams ilgāk šo nodu turēt, lai es būtu iespējams iegūt šo uzlaboto lomu Discordā. Tā kā, tas ir pēdējais solis, kas jums ir jāizdara un kas ik pa laikam, pieņemsim, ik pa 2 dienām, 3, ir jāpārbauda un jācenšas dabūt. Tā kā, un tas arī ir viss, tas īsumā ir viss, kas ir nepieciešams, lai uzstādītu šo nodu. Tā kā, protams, jautājumi, droši jautājumi, gan Telegramā, gan arī mums var uzrakstīt privāti. Tā kā, lai visiem superīga diena.